Labrīt Latvijā! Labrīt Sigulda! Labrīt Smiltene! Labrīt Valmiera! Labrīt Priekuļi, Nīca, Kuldīga, Jaunpievalga, Ape, Ventspils un visas pārējās pilsētas, pagasti un novadi, kas 37 gadus esat bijuši puķu draugu satikšanās vietas. Labrīt jums saka Alūksne! Esiet sveicināti! Mēs alūkstieši mīlam Alūksnes smaržu. Mēs mīlam vasaras vakaru peldes Alūksnes ezerā. Sestdienas kājām gājēju rosību Alūksnes ielās. Senās celtnes, parka tiltiņus, pilsētas jumta skatu no baznīcas torņa, pastaigas pa Muižas parku, mazbānīšu mierīgo dunu un čakus saimnieku un saimnieču iekoptos ziedošos dārzus. Mēs vēlamies, lai šodien, 38. Latvijas puķu draugu sajietas svētkos, ik viens no jums iemīl Alūksnē. Vismaz gribam tā cerēt, ka jūs izbaudīsiet šeit neaizmirstams tikšanās mirkļus ar mūsu puses čakļajiem ļaudīm, kas sevi mīļi dēvē par malēniešiem, jo sirdis šodien uziedēs Alūksnē. Ne jau visas puķas ziedot, ne jau visi ziedi smaržas dod, ne jau visi ziedos laimi rod, savu sirdi smaržām sasildot. Ne jau visas puķas ziedēt prot, ne jau visi ziedi smaržas dod, ne jau visi ziedos laimi rod, savu sirdi smaržām sasildot. Tu esi kā puķe, kas ziedēt prot, tu esi kā zieds, kas smaržu dod, tu esi kā saule, kas sirdī prot, tu siltumu dod. Tu esi kā puķe, kas ziedēt prot, tu esi kā zieds, kas smaržu dod, tu esi kā saule, kas sirdī prot, kas siltumu dod. Ne jau visas puķas ziedēt prot, ne jau visi ziedi smaržas dod, ne jau visi ziedos laimi rod, savu sirdi smaržām sasildot. Ne jau visas puķas ziedēt prot, ne jau visi ziedi smaržas dod, ne jau visi ziedos laimi rod, savu sirdi smaržām sasildot. Tu esi kā puķe, kas ziedēt prot, tu esi kā zieds, kas smaržu dod, tu esi kā saule, kas sirdī prot, kas siltumu dod. Tu esi kā puķe, kas ziedēt prot, tu esi kā zieds, kas smaržu dod, tu esi kā saule, kas sirdī prot, kas siltumu dod. Kuri balsiem! Godīga noskaties! Drošāk! Tas reizēm malā no duļam! Aiziet! Jā! Tu esi kā puķe, kas ziedēt prot, tu esi kā zieds, kas smaržu dod, tu esi kā saule, kas sirdī prot, kas siltumu dod. Tu esi kā puķe, kas ziedēt prot, tu esi kā zieds, kas smaržu dod, tu esi kā saule, kas sirdī prot, kas siltumu dod. Paldies, labrīt! Labrīt, Krumim ģimenei, jūs sveica Alūksnes ziedošā ģimenei, Krumim ģimenei, aplausti viņiem. Un viņi nodziedāja mūsu pašu vietējā kompanista Gunāra Pūšas dziesmu par skaistajām puķēm un rozēm, kādas nenoliedzami šodien ir visas sievietes, kuras ieradušās, bet nu tie kungi varētu būt šodien vai nu mūsu stiprie kāti mīļās rozes, vai nu dārznieki, kas tās puķas laista, bet
ja nebūtu dārznieki vai ja nebūtu puķei kāta, tad tā puķa arī tā neplaukt. Tāpēc meitenes uzplaudēja tiem visiem kungiem, kuri mīl puķis un kuri arī ir ieradušies kopā ar jums šos skaistos svētkiem. Jā, puķu draugu sajiets ir īpaši svētki to organizatoriem. Katru gadu, jau 38. gadu, jo šie svētki gluži kā zieds, lēnām uziet darbīgu ļaužu rokās. Puķu draugu sajietā savās rokās uzplaucē viskaistāko ziedu daudzi, jo daudz. Un to zina to 38 vietu organizatori, cik daudz cilvēku, gan pašvaldības, gan brīvprātīgie ir iesaistīti, lai šie svētki noritētu visaugstākajā līmenī. Un es ļoti ceru un ticu un zinu, ka ik viens tāpat kā mēs alūksnieši veselu gadu esam domājuši, lai ik viens, kas atbrauc šodien no vistālākās Latvijas malas, šeit sajustos kā mājās, īpaši gaidīts, īpaši samīļots un mīlēts. Alūksnes novada pašvaldībai bija grūts uzdevums, bet ļoti atbildīgs un skaists uzdevums organizēt šos svētkus. Līdzās darbiniekiem visu šo gadu bija arī Alūksnes nodomas priekšsēdētājs Arturs Dukls, tāpēc es aicināšu viņu šeit sev līdzās skatuvi, lai jūs viņu ieraugat, viņam uzplaudējat un lai viņš var jums kaut ko skaistu arī šodien visiem novēlēt. Labdien, Alūksnes viesi, alūksnieši! Man ir patiesi prieks jūs tik kuplā skaitā sveikt Alūksnē, un es gribētu jums visiem šodien novēlēt vienu, jo jums būs tā unikālā iespēja iepazīt Alūksni nevis kā parastiem turistiem, bet iepazīt Alūksni parasti to, ko mēs ikdienā neredzam atbraucot uz Alūksni, jo mēs nelielu daļiņu Alūksnes sētu pagalmu atvērsim jūsu apskatu. Un es ceru, ka jūs šajā sētās pagalmos ieraudzīsiet kaut ko tādu, kas jums noderēs ikdienā. Smelsieties kādu ideju, un pēc daudziem gadiem varēsiet teikt, nu šo to mēs nošpikojam arī Alūksnē. Tā kā vēlu jums visiem šodien veiksmīgu dienu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, svētki patiesībā ir arī kā bērns, kurš ir īpaši jāauklē, jāizauklē, jāsapušķo, jāuzpoš. Un katram bērnam ir māte, un man gribētos, lai mēs visi uzplaudētu puķu draugu sajietu mātei, jo šo kustību 1978. gadā aizsāka Dzidras Smiltniece Nīgrandē. Aplausi viņai par šo ideju un par šo ierosinājumu un par tiešām domu, kas pārņēma visu Latviju, un nu jau šie svētki ir kļuvuši par gluži kā dziesmu svētki, vai pat vairāk kā dziesmu svētki, jo notiek katru gadu. Bet mēs puķu draugi zinām, ka šiem svētkiem ir arī krusttēvs. Jo no 1978. gada par krusttēvu mēs saucam daļdārznieku Aivaru Irbi. Es gribētu, Aivar, lai jūs nākat pie mani šeit uz skatuves, jo es nezinu, jā, Aivar, aplausa Aivaram, jo patiesībā, lai dzimtu kādu ideju, ir nepieciešams kāds prāts, un lai realizētu kādu ideju, ir nepieciešama kāda cilvēka izdoma un iniciatīva. Un lai arī Smiltnieces kundzes galvā dzima šī doma par puķu draugu sajietu, tieši Aivar, jūs bijāt tas, kurš saindēja labā nozīmē visu Latviju ar puķu draugu smaržu. Paldies, mīļie puķu draugi, ka jūs esiet. No sirds priecājos, ka jūs palieciet ar katru gadu vairāk un vairāk. Un no sirds priecājos, kad ir pašvaldības, kuras uzņemās šos brīnišķīgos svētkus organizēt. Paldies priekšsēdētājam un visai viņa komandai. Es jūtu, kad Alūksne gatavojas jau ļoti sen. Un tā kā Alūksnē būs šodien, tā nav bijis nekur Latvijā vēl nekad. Bet tāpat jau es varēju teikt par Jaunpiebalgu, par Nīcu, par Api, par Priekuļiem un daudzām citām vietām. Bet, mīļie draugi, es gribu jūs lūgt, sāk jau veidoties rinda, kur tad tie puķu draugi notiksies nākošajos gados. Un lūdzu nenokavējiet, lai jūsu pašvaldība runājiet ar saviem atbildīgiem ļaudīm un ierosiniet, kad arī jūs variet uzņemties šo brīnišķīgo pienākumu un aicināt visus puķu draugus pie sevis. Nenokavējiet, jo kāds cits var aizteikties jūs priekšā, un tad jūs būs jāgaida vairāki gadi. Un jūs variet griezties ar tādu informāciju vai nu pie manis, vai žurnālā Dārs un Draugi, kas ir krustmāte šim pasākumam, un mēs ļoti priecīgi būtu, ja šādi
darbīgi ļaudis būtu visās vietās. Es jums gribu vēlēt šodien jauku dienu, to Alūksnieši speciāli pasūtīšu, paldies viņiem par to. Un šī brīnišķīgā vieta, šis skaistais parks, šis ezers, šī sala, šis stādu tirgus un visi tie brīnumi, ko jūs šodien redzēsiet. Paldies, paldies par to, lai jums visiem priecīgs prāts, lai jūs ar mūžu garu katru rītu celtos un iet savā dārzā kopt savus puķus, priecātos par ziedu skaistumu, par zāliena gludumu, un lai jums būtu spēks un enerģija iekustināt arī savus kaimiņus, savus līdzcilvēkus, jebkurā vietā, kur jūs Latvijā dzīvojat. Lai jums pirmkārt ir laba veselība, lai jūs daudzus gadus varētu atbraukt šeit un teikt, es jau vēl šeit esmu, es dzīvoju ar puķiem, tas man dod spēku, un tādēļ es varu braukt un priecāties, un kopiet savus dārzus, kopiet savus dvēseles, māciet savus līdzcilvēkus, lai mūsu Latvijas zeļus kļūst par skaistāko vietu pasaules malās. Paldies jums un jauku dienu! Paldies, Aivar, lai jūs vārdi arī piepildas. Bet, ja man godīgi jāsaka, tad visgrūtāk šajos svētkos mums būtu bez krustmātes. Un krustmāte puķu draugu sajietam ir žurnāls Dārs un Drava. Fantastiskā komanda, kurai pateicoties mēs sapratām, kā šo svētkus uzbūvēt un kādas kļūdas varbūt nepieļaut un ko darīt savādāk vai labāk vai citādāk, kā tas ir bijis citos gados. Jā, zinoši, gudri, fantastiski cilvēki. Paldies Dārzam un Dravai, aplausi! Paldies Rikardam, paldies Ilzei un visiem pārējiem, bet šeit es aicinu sev līdzās žurnāla galveno redaktoru Ligitu Timbu. Lūdzu, Ligitu. Labdien, mīļie puķu draugi! Man arī ir liels prieks redzēt jūs tik kuplā skaitā. Un pirms šiem svētkiem es tā padomāju par to mūsu puķu mīlestību. Nu, tas taču ir viens fenomenāla lieta Latvijai. Nu, padomājiet, kāda mums ir svētki, rožu svētki, liliju svētki, īrisu svētki, un visos ir daudz cilvēku, un visur ir puķu mīlētāji, un puķu draugu sajietas notiek kā notikdams 38. gadu. Ja Eirostats visu, ko ir saskaitījis, cik mēs esam nodarbināti, ko mēs ēdam un tā tālāk, varētu kādreiz izskaitīt, cik mums ir to puķu mīļotāju. Es domāju, ka mēs būtu spicis pašā augšā. Ar to arī mums ir jālepojas. Un lai jums šodien lieliska diena, lai daudz brīnišķīgu ideju, jo patiešām dažus dārzus arī Dārs un Drava iepriekš redzēja, un jūs redzēsiet, tur būs ko aizņemties un izdarīt savā vietā, lai Latvija ir viskaistākā zeme pasaulē. Paldies, Latvija noteikti ir viskaistākā zeme pasaulē ar viskaistākajiem dārziem. To zinat jūs un to novērtēja ik viens, kas brauc ciemos no citām pasaules valstīm pie mums. Ļoti labi, kad arī pirms kādiem gadiem dzima vēl viena ideja. Jo kā gan tik liela saime bez sava karoga? Un nu jau vairākus svētkus puķu draugus sajietos galveno vietu uz svētku skatuves vai citā vietā, kur notiek svētki, ieņem puķu draugu sajietas svētku karogs. Arī šodien tā būs. Alūksnieši ļoti vēlas saņemt karogu no pagājušā gada svētku organizatoriem, no Priekuļu pašvaldības. Pagājušajā gadā, kuri bija Priekuļos? Skaisti, jā, atceramies, cik tur bija labi. Karogu viņi ir sargājuši un savu pozitīvo enerģiju visu gadu vēl dāvājuši šim karogam. Bet, es ļoti ceru, ka viņi ir gatavi šo karogu atdot alūksniešiem. Tā ir Priekuļieši? Jā. Labdien, alūksne! Sveiciens no Priekuļiem! Un alūksniešiem pateikt tā liela priekstēšanā, liela nervu patēriņš, bet ziniet, jūs saņemsiet tādu pozitīvu lādiņu, ka jūs visu gadu vēl būsiet eiforijā. Jo šeit ir sabraukuši paši labākie, paši jaukākie un foršākie cilvēki. Tātad simbolu nododam jums, sargājot gadu ar godu. Lai visiem laba diena! Es aicinu augstu novada domas priekšsēdētāju Arturu Duklu saņemt
karogu un novietot to līdzās Latvijas un Alūksnes novada karogam, lai šodien tas kļūst par Alūksnes simbolu un visu nākamo gadu stāv kā apliecinājums tam, ka svētki bija skaisti un jūs jutāties šeit labi. Alūksnes novada pašvaldība un žurnāls Dārs un Draugi ir ļoti pateicīgi ikvienam atbalstītājam, kas ieguldīja gan darbu, gan finansējumu, lai palīdzētu svētkus radīt košākus un neaizmirstamākus. Un es gribu šodien viņus visus arī jums nosaukt. Paldies Valsts akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži, paldies Sijā stādaudzētevu blīdeni, paldies Sijā krastmaņu sēklas, paldies Sijā Agrimako Latvija, paldies Sijā Baltika Agro. Paldies Sijā Dojas Latvija, paldies Dotnovos projektai, paldies Sijā JM grupai, paldies Plostam Kaija, paldies Lauku turismu un atpūtas centram Jauncētas, laikrakstam Malienas ziņas, paldies Nestei Oil, paldies Sijā Ozoli Azei, paldies kafejnīcai Pajumte, izklaides un izaugsmes centram Prelūdija, Sijā Rūpe, Sijā skaistuma darbnīca, Senžentai un Jarai. Paldies visiem! Alūksne ir maza pilsēta un, ziniet, mums ir ļoti svarīgi, lai šajā pilsētā dzimtu daudz bērnu un lai būtu daudz ģimeņu. Tāpēc Alūksnē pirms 20 gadiem tika nodibināta precēto pāru deju kolektīvs, kurā var dejot tikai tie, kas saprecējušies un nevar vairs dejot, kad izšķirās. Tad šodien jūs sveic precēto pāru deju kolektīvs Jukums, kurš ir īpašs kolektīvs, jo dejo šai pusē raksturīgās dejas un programmas, un arī šis tērps, arī tas, kas man ir mugurā, ir īpaši šūdināts, un jūs redzēsiet Alūksnes puses ierēģņu tērpus un fragmentu no programmas Malēnieši smalki ļaudis.
Malienas sieviešu apvienība nodibināta šā gada oktobrī ar balvas sēdekli Alūksnē. Padomdevēju, kā es sacīju jau pirms tam, bet Gundegs kundze to nedzirdēja. Padomdevējs ikvienam, gan puķu draugam, gan skolniekam, kurš mācās par ainavu arhitektu un ainavu speciālistu. Gundega Lināri, applaustī! Mīļš, paldies par jauko mīļo uzņemšanu. Es patiešām esmu puķu draugs, nes kāpēc tā sagadījies, ka jau no dzimšanas. Es šodien esmu piedzimusi. Tad jāņem tagad pauzīta. Mīļiem, jubilāram, ko latvieši dara? Pirmkārt pieceļās kājās, vai ne? Un otrkārt dzied sveicinājumu dziesmu, lai tā dzimšanas diena arī apnāk. Tad lielais puķu koris šo dziesmu Gundega velta jums. Daudz baltu dieniņu, diženi, raženi dzīvojoti, daudz baltu dieniņu, laimiņa dodi, diženi, raženi strādājoti, diženi, raženi strādājoti. Tagad ļoti skaļi. Daudz baltu dieniņu, laimiņa dodi, diženi, raženi dzīvējoti, diženi, raženi dzīvējoti. Daudz laimes dzimšanas dienā, lai skaists jaunais gads! Tagad gan turpini. Mani mīļie, tik liels, skaists, plašs apsveikšana man vēl nav gadījusies. Jo parasti jau es šito tur noslēpumā, nes kāpēc uz vecumdienām izvēlās. Jā, bet vienmēr jau vasara ir pats skaistākais laiks, lai priecātos par puķiem un par dabu un par skaistu ainavu.
Ko es varu pateikt? Es no tām puķu draugu dienām esmu jau ļoti sen dalījusies, ja, un piedalījusies, un dažreiz pat gadījies, ka kaut ko es organizējusi. Es pateikšu, kas ir pats labākais. Tad, kad mēs staigājam, ejam, skatāmies viens otram nākam pretī, tas ir tas brīnišķīgais smaids, kas ir visu jūsu sejās, un arī manā. Ja? Tas staro no prieka, jo kas tad ir puķe? Puķe ir dabas mīlestība pirms augļiem, pirms sēklām. Un kad meitene viskaistākā, pirms vēl viņa nav apprecēsies. Nu jā, bet tikko sākās rūpes pa bērniem, tur jau puķe vispār novīst, bet cilvēki daži atplaukst. Ja? Bet tā ir dabas mīlestība, un tā ir vasarā, vasaras vidū, viskaistākajās vasaras dienās, un man par to ir ļoti liels prieks. Man ir liels prieks ar visiem jums šeit tikties, un man ir liels prieks būt šajās skaistajās lauku sētās un dārzos, un es ceru, ka jums arī tas viss ļoti, ļoti patiks. Paldies jums! Un lai skaista diena! Vēl viens mazs pārsteigums būs pēc mirkļa, bet to mēs vēl šobrīd es neizpaldīšu. Jā, es nezinu reģistrācijā, cik tad ir tas galīgais skaitlis, cik ir ieradušies šodien puķu draugu, bet ap 1500 gan jūs esat. Tas ir ļoti liels skaitlis. Paldies, ka izvēlējāties savu laiku veltīt šodien Alūksnei un Alūksnes puses skaistajiem dārziem. Bet ir tā, ka novads mums ir diezgan liels, un tie būs ap 90 kilometriem, ko jūs šodien nobrauksiet, šurpa turpa braukādami. Un galvenais jau mums ir bēda, lai jūs nenomaldaties. Ne jau mēs uztraucamies, ka jūs paliktu pie mums. Tas jau būtu labi, mums to iedzīvotāji ir maz, vajag vairāk. Bet gribētos, lai vakarā mēs atkal visi laimīgi un smaidīgi šeit satiekamies. Un tāpēc, kā jau ierasts, visos svētkos un alūksnieši ne ar ko neatšķiras. Jums katram autobusam būs vislabākais, visgudrākais, viszinošākais, vissmaidīgākais gids. Un tāpēc es gribu aicināt visus šodienas jūsu draugus, labākos draugus, jūsu gidus uz skatuvi. Aplausī! Nostājieties vienā rindā, lai visi cipari ir redzami. Vienā rindā, lai visi cipari ir redzami. Un izretojamies. Lūk, mīļie, šie būs jūsu labākie draugi, īpaši mācījušies par vēsturi un par ziediem. Un to visu šodien jums izstāstīs, uz jūsu jautājumiem atbildēs. Un cerams, ka nenomaldīsies, bet ja nomaldīsies, tad jūs viņiem pateiksiet priekšā, uz kuru pusi braukt.
tas ir vakardienas darbs, tas ir vakardienas darbs.
Tā palaid, viņš jāpagaid. Atpakaid, viņš palaid. Fine, good. Šeit aicināt blakus arī novadomas priekšsēdētāju Arturu Dukuli, izpilddirektori Janīnu Čugunovu, arī Dārsnu Drāvā galveno rūķi un atbildīgo Rihardu Krastiņu, lūdzu. Ziniet, mēs alūksnieši jūtamies šobrīd ļoti, ļoti labi. Nu, ne tikai tāpēc, ka svētki praktiski ir aizvadīti, bet tāpēc, ka šī diena mums deva fantastisku iespēju satikties ar visiem jums. Jo kas zina, vai kādreiz mēs jūs būtu satikuši. Bet ir puķu draugu sajiets, un tā ir vienreizēja iespēja, lai satiktos tie cilvēki, kuri mīl puķus. Un šodien daudzkārt es dzirdēju no saviem gidiem, cik patiesi, un arī no ģimenēm, kas jau atbrauca no savām sētām, cik sirds skaidri cilvēki jūs visi esat bijuši. Paldies jums par to! Bet, protams, svētki ir liels notikums, un lai tie notiktu, ir ļoti daudz darba jāpieliek. Un mums ir ļoti liels prieks Alūksnes novada pašvaldībai, ka mēs spējām uzrunāt un piesaistīt atbalstītājus, kas mums palīdzēs šo svētkus norganizēt. Un mēs gribam sacīt visiem lielo paldies un dāvināt fantastisko Aivara Irbes grāmatu, kur ir apkopot visu informāciju par puķu draugu svētkiem. Nu, vienīgi Alūksnes svētku tur vēl nav, bet Alūksnes novadomas priekšsēdētājs sveiciens gan šajā grāmatā ir izlasāms. Mēs gribam aicināt un sacīt paldies mūsu atbalstītājiem, tie, kuri šobrīd ir, bet nosaukšu viņus visus, bet kuri ir klāt, tie droši dodas uz skatuvi un saņem no domas priekšsēdētāja šo grāmatu. Paldies par atbalstu SIA ģēm grupai, par sniegto atbalstu Latvijas puķu draugu sajiet organizēšanā Alūksnes novadā. Paldies Dotnuvas projektai par sniegto atbalstu Latvijas puķu draugu sajiet organizēšanā. Paldies SIA Dojus Latvija par sniegto atbalstu. Paldies SIA Baltika Agro. Paldies SIA Agrimato Latvija.
Paldies Sijā krastmaļu sēklas. Paldies Sijā stādaudzētavu blīdene. Paldies Valsts akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži. Paldies uzņēmumam Jarat. Paldies uzņēmumam Sinģenta. Paldies Sijā skaistuma darbnīca. Paldies Sijā rūpe. Kaut kur ir, puiši atskrieniet pakaļ lūdzu, es jūs redzu, neslēpieties. Labi. Paldies Izklaides un izaugsmes centram Prelūdija. Paldies kafejnīcai Pajumte. Paldies Sijā Ozoli AZ. Paldies Nestoil. Paldies laikrakstam Malienas ziņas. Paldies Lauku turismu un atpūtas centram Jaunsētas. Paldies Plosta Kaija komandai. Un, protams, Bučas milzīgi paldies un vēl žurnālam Dārs un Drava. Ligita lūdzu. Un es jums nelikšu 3 reizes minēt, kas bija šodienas galvenie vēl pēc jums nākamie, vai pat pirmie. Grūti pateikt, kuri pirmie, kuri otrie. Bet mums ļoti, ļoti nozīmīgi bija visi tie saimnieki un saimnieces, kuri piekrita uzņemt jūs pie sevis ciemos. Jo jūs, es nemelošu, droši vien nemelošu sacīt, ka viņu sētās jūs bijāt lielākais pulks, tas jebkad pie viņiem ir ienācis vienlaicīgi. Un pirms mēs aicinām viņus visus uz skatuvi, es gribu dot vārdu Alūksnes novada domas izpilddirektorai Janīnai Čugunovai. Labvakar visi puķu draugi! Mēs kopā esam pavadījuši ļoti garu, ļoti nogurdinošu dienu, bet es domāju, ka mēs visi esam šobrīd bagāti ar pozitīvām emocijām. Mēs pa dienas gaitā ieraudzījām daudz pārsteigumus, skaistumus un esam uzlādējuši sevi ilgākam laikam, gadam droši vien. Bet, protams, vislielāko paldies es šodien gribu teikt mūsu varoņiem, 9 saimniecībām, kuras piekrita, kuras atsaucās, kuras noticēja pašvaldībai un izdarīja šo milzīgi lielo darbu, uzņēma mūs visus kā ciemiņus. Paldies jums! Es tiešām no sirds jums pateicos. Un vēl es gribu pateikt, ka domāsim labas domas, runāsim labus vārdus, un tad mūsu novads kļūs par skaistāko novadu visā pasaulē. Paldies jums! Paldies! Bet nu gan ar aplausiem es aicinu šeit visas 9 saimniecības, kuras šodien bija jūsu no pirmā pakāpiena viņu sēdas priekšā līdz pat skaistākajai puķei dārza viņā galā. Jaunlaidzenes pagasts, meisteri, saimnieks Guntis Meisters, lūdzu uz skatuvi. Alseņu pagasts, Pulāns 35, saimnieki Ingrīda Ulmane un Ivāns Mucinieks. Lūdzu uz skatuvi.
Torņa ielas 6 Alūksne, Dambju ģimene, Diana un Ilmārs Dambji. Cerība iela 1 Alūksnē, saimnieki Viliranda Šļivka un Pāvels Priedeslaipa. Jaunalūksnes pagasta Stāķi, Pūpolu ģimene, Iluta un Jānis Pūpoli. Jaunalūksnes pagasta zemnieku saimniecības Brogas, Tīču ģimene, Baiba un Ivars Tīci. Lūdzu uz skatuvi. Ziemeru pagasta Māriņkalna, Nākotnes 9, Baložu ģimene, Mārīta un Viesturs Baloži. Torņa iela 65 Alūksne, Ines un Raivo Kaulikānu un Luģa Tuča dārs. Un Mārkalnes pagastā Saules kalns Līču ģimenei, Ļubava un Aldis Līči. Lūdzu. Diena ir pagājusi. Es ceru, ka jūsu emocijas ir tikpat košas un tikpat spilgtas, kā dienu sākot, un tikpat košas un spilgtas, kā jums skatītājiem un jums apmeklētāji. Un mums ir milzīgs prieks, ka jūs piekritāt, jo tas nebūtu nav viegli un lai tādu lēmumu pieņemtu. Un tāpēc mēs gribam, lai tas gandarījums ir ne tikai labie vārdi, ko jūs šodien dzirdējāt, bet arī mūsu atbalstītāju un pašvaldības sarūpētās dāvanas. Un es nolasīšu, ko saņemsiet ik viens no jums. Grāmata Puķu draugi nonāks katras ģimenes īpašumā. Dāvana no Sijā Ozola AZ, brīnišķīgas sētiņas dārzā, pie kurām varēs augt krāšņākie puķu zirņi. Malienas ziņas abonements, dārs un drāva abonements, Rūpes, pašvaldības aģentūras Rūpes sarūpētā dāvana, atkritumu maisi, lieli atkritumu maisi, kuri, tad, kad jūs novietosiet pie savām mājām, tiks izvesti bez maksas, jo tie ir īpaši apzīmogoti un Rūpe parūpēsies, lai šie maisi tiktu aizvest tad, kad tie būs pilni jūsu mājās. Un Latvijas valsts mežu sarūpēts īpašs tāds, kurš ir šeit jums jau aizmugurē redzams, un pie katra ir arī piesprausta zīmīte, pēc tam, pēc jūsu īpašā pasūtījuma un lūguma arī šie stādi ir atvest, un tos jūs saņemsiet. Lūk, tādas dāvanas būs ikvienam no jums un visiem, bet tās, protams, nebūs vienīgās dāvanas. Būs vēl. Bet sāksim tad apbalvošanu. Es ceru, ka jūs visi man palīdzēsiet. Tā. Latvijas puķu draugu sajiet rīkotāja vārdā mēs pateicamies Guntim Meistaram par atsaucību, piedaloties Latvijas puķu draugu sajiet organizēšanā Alūksnes novadā. Un jau kopā ar manis nosauktajām dāvanām Guntis saņem arī dāvanu karti no uzņēmuma Prelūdija, kā arī augu aizsardzības līdzekļu komplektu no Syngenta. Milzīgi pateicamies Ingridai Julmanai un Imantam Muceniekam par atsaucību piedalēties puķu draugos. Un vēl pie manis nosauktajām dāvanām jūs saņemat dāvanu karti no Jaunsētām un Jāra mēslojumu 25 litrus. Baložu ģimene lūdzu un Dambju ģimene lūdzu pievienojieties mums. Viss ir saprotams, bet Dambju ģimene arī mazliet jau var piebremzēt, jo Dambju ģimenei ir nākamā pateicība.
Latvijas puķu draugu sajieta rīkotāju vārdā mēs pateicamies Dāmžu ģimenei par atsaucību piedaloties Latvijas puķu draugu sajieta organizēšanā Alūksnes novadā. Un kopā jau ar 6 dāvanām, kuras es nosaucu, tur gan ir abonementi no Malienas ziņām, no žurnāla Dārs un Drava, no Rūpes, no Sijā Ozolē AZ. Vēl jūs saņemat Jolantas dāvanu karti no Sijā Jolanta un dāvanas no Agrimatho Latvija. Pateicamies organizatoru vārdā Velirandai Šļivkai un Pāvēlam Priedeslaipam. Un kopā ar nosauktajām dāvanām jūs saņemat dāvanu karti no Prelūdijas un no Sijā krastmaļu sēklas, sēklu komplektu. Pateicamies Pūpulu ģimenei par atsaucību piedaloties Latvijas puķu draugu sajietas svētkos un kopā ar manis nosauktajām dāvanām jūs saņemat dāvanu karti no Jaundzērtām un no Stādaudzērtavas Sijā Blīdene 100 eiro vērtībā. Pateicamies Tīcu ģimenei par atsaucību piedaloties Latvijas puķu draugu sajieta organizēšanā. Un jums dāvana no Nestas Oil un no Plosta Kaija. Paldies Baložu ģimenei par atsaucību un piedalīšanos puķu draugu sajietā. Un kopā ar nosauktajām dāvanām jūs saņemat dāvanu karti no Skaistuma darbnīcas un derīgas lietas darbiem no Dojus Latvija. Paldies Inesei Kaulikānai, Uģim Tučam un Raivo Kaulikānam. Un kopā ar manis nosauktajām dāvanām jūs saņemat dāvanu karti no Kapēnītes Pajumte un Jāra mēslojumu 25 litri. Paldies Līču ģimenei par atsaucību piedaloties puķu draugu sajietā. Un kopā ar manis nosauktajām dāvanām jūs saņemat dāvanu karti no Prelūdijas, kā arī minerālu mēslu komplektu no Sijā Baltika Group. Alūksnes novada pašvaldība tiešām ļoti saka jums paldies. Un saka paldies arī atbalstītājiem, kas sarūpēja jums dāvanas, bet arī novada pašvaldība pati vēlas jums dāvināt dāvanas. Un visiem jums deviņiem Alūksnes novada pašvaldība dāvina 200 eiro, kurus tad jūs varat izmantot, lai iestētu, piemēram, jaunu zālīti. Jā, mums bija arī 2 pašvaldības iestādes vai pašvaldības vietas, kuras jūs apskatījāt un kuras jūs baudījāt. Un tāpēc Alūksnes novada pašvaldība grib sacīt paldies arī saviem cilvēkiem pašvaldībā un viens no tiem Alūksnes muzejām par atsaucību piedaloties Latvijas puķu draugu sajietā. Lūdzu, kāds no muzeja varētu atnākt pretī un arī muzeja pašvaldība apsola 200 eiro piešķirt muzejam, lai uzlabotu izstāžu darbību. Piemēram, to jūs paši varēsiet izlemt. Paldies muzejam un arī puķu draugu grāmata. Un paldies Jaunlaicenes pagasta pārvaldēju un Jaunlaicenes muižas muzejam par atsaucību un piedalīšanos šajos svētkos. Un arī pārvaldēju 200 eiro un puķu draugu grāmata.
jaunlaicenes pārvaldes vadītājam, Iveta vārtu kaptēnē aplausi. Jā, bet mums ir vēl kāds īpašs sacījiens no mūsu atbalstītāju. Vakar. Man vienmēr patīk tie, kas organizē un aicina kopā citus uz labām lietām. Un mēs šoreiz esam sarūpējuši dāvanu Alūksnes novada domai, lai viņi turpinātu kopt skaistus savus dārzus. Un īpaši sabiedriskos apstādījumus, jo tās skaistās puķu dobas, ko redz iebraucot pilsētā, labi izskatās uz kopta zālienu fona. Un 3 dzelteni minerālu mēslu maisiņi, 1500 kvadrātmetriem zāliena mēslošanai. Puķis augsts griezdomās. Šodien jūs pie Jaunās pils redzējāt arī daudz floristu veidojumu, un 3 dienas pirms šiem svētkiem mēs aicinājām Latvijā zināmas floristus, lai viņi 3 dienās veidot kāds skaists darbs un iepriecinātu jūs. Un jūs varējāt arī visas dienas garumā balsot. Meistari, diemžēl, ir prom, bet mēs pateiksim, kurš tad ir uzvarētājs, un arī nogādāsim uzvarētājam gan balvu, gan pateicības vārds no jums. Un no visiem floristiem, kas piedalījās, visvairāk balsu ieguva Dina Semjonova. No apes aplausi viņai, un paldies visiem floristiem, kas piedalījās. Bet balsošana nenotika tikai floristu starpā, bet balsošana notika arī apmeklējot jūsu mājas. Un katram dalībniekam maisiņā bija žetoniņš, un viņi varēja ievilkt krustiņu vai ķeksīti par to sēku, kuru viņam patika vislabāk. Bija ļoti raibi, un ticiet, man nebija tā, ka tikai vienam viss bija savilkts. Jūs visi patikāt ļoti daudziem. Bet pirms mēs nosaucam šo zemnieku saimniecību, kura tad ir ieguvusi visvairāk jūsu balss, es gribētu aicināt Latvijas valsts mežu menedžeri vai galveno cilvēku, vai cilvēku, ar kuru mēs visu laiku sadarbojāmies šo svētkus organizējot, Tomas Skotovičs. Lielā balva. Sveiciens visiem. Atkal sveiciens šeit. Mēs bijām ieradušies tādā lielākā komandā šeit, kopā ar mūsu stādu audzēšanas ekspertiem. Man jau vairāk jautājumu te nāca, kad viņi redzēja šie eksperti. Un tās galvenās lietas, ko man teica mūsu eksperti, es neņemšu nost vārdu tiem, kas ir šeit ļoti sen jau darbojušies, bet mani eksperti teica, bija vērts audzēt stādus. Mēs redzam to, ka mūsu izaudzētie stādi šeit lieliski aug. Mēs redzam to, ka alūksnieši prot viņus gan iestādīt tā, lai viņi būtu labi kopti, labi augtu. Viņi prot iestādīt tā, lai viņi labi ziemotu, un arī pēc ziemošanas viņus labi apkoptu. Par to milzīgs paldies. Tad otra lieta, ko mēs novērojam, ir tas, ka šeit ir absolūti fantastiska komanda. Un jāsaka, paldies noteikti ir mēram Arturam Dukulim, kurš kopā ir izveidojis šo fantastisko komandu, kas ir tik lieliski noorganizējis to pasākumu. Un, protams, visas mājas un visi tie objekti, ko mēs apmeklējam. Par to milzīgs paldies. Jā, bet gan es ļaušu jums atvērt šo lapu un izlasīt to zemnieku saimniecību, kur tad iegūst balvā ko? Zemnieku saimniecība iegūst balvā šo simbolisko, bet tajā pašā laikā ikdienā izmantojamo no Latvijas ozola veidot, iekautu dēli, uz kura var griezt veģetārieši, dārzeņus, gaļēdāji, gaļu, maizēdāji, maizi un visu pārējo. Un zierēdāji sieru, un es gribētu cerēt, ka šis no Latvijas, ar citu vidzemē, tas ozols ir audzis, kā viņš taisīts, ka šis dēls varētu kalpot arī vēl nākamām paudzēm, kā kādreiz saka par smalkiem pulksteņiem. Labi, paldies jums, bet to iegūst? To iegūst zemnieku saimniecības stāķi. Paldies jums! Paldies jums, ģimenes! Paldies jums, lūdzu! Dāvanas jūs varat arī varbūt pat šeit atstāt un pēc tam arī paņemt. Bet es gribētu dot vārdu arī žurnālam Dārsam Draviligitai. Lūdzu! Paldies vēl arī no
dārs un drāvam ir pašvaldībai, jo mēs esam tie, kas cenšas visu laiku bīdīt uz priekšu, lai katru nākamo gadu notiek svētki un ir krustāvs, krustmāte un vispārēji. Bet ja tās pašvaldības nebūtu pietiekami atsaucīgas, entuziastiskas, tās to visu organizatorisko pusi izdarot, tad jau to svētku mums visiem arī nebūtu, vai arī nebūtu tik koši, kā ir. Un liels paldies Alūksnei un tiešām ar mīlestību darīt to darbu. Un gribu dot mūsu žurnālo abonementu uzdāvināt priekšsēdētājiem un Tomei. Paldies! Jā, jūs šodien redzējāt varbūt tikai daļu no tiem cilvēkiem, kuri strādāja, lai šie svētki izdotos. Un tāpēc es gribētu vēlreiz uz skatuvi aicināt visu lielo darba komandu, kura vēl šorīt ir tik dzīva, lai var vēl paiet. Alūksnieši, darba grupa, pašvaldības darbinieki, gidi, lūdzu aicināt uz skatuvi visi, lūdzu. Pavisam šodien strādāja 51 gids, darba grupa 18 cilvēku sastāvājusi, kuriem stāvēja vēl daudz cilvēku, kuri gan pļāva, gan tīrīja, gan laboja, gan uzlaboja. Lūdzu visi! Un es droši varu teikt, ka Alūksnē laba pasākumu atslēga vienmēr ir laba komanda. Paldies jums visiem! Un es domāju, ka domas priekšsēdētājs Artūrs Dukuls pievienosies maniem vārdiem un arī sacīs gan darba grupai, gan arī mūsu cieviņiem. Gribu teikt šovakar ar to, ko sākām. Jums bija visiem iespēja paskatīties ne tikai uz sētu no ārpuses, jūs redzējāt no iekšpuses. Un es domāju, ka nejūtāties vīlušies. Piekrītat? Un attiecībā par šo komandu, kas jūs stāv priekšā, gribu pateikt vienu, malku, trūksvārdu. Paldies! Un vēl jau vienmēr puķu draugu svētkos ir tā intriga. Kur tad mēs satiksimies nākamajā gadā? Un kad? Un par to tad es aicināšu pastāstīt ne jau vairs savu priekšsēdētāju, bet gan dobelniekus. Aicinu uz skatuvi draugus un cerams jūsu draugus nākamgad. Es nezinu, ko viņi mums sacīs. Dobels novada pašvaldība, lūdzu! Labvakar, mīļie puķu draugi. Visi, kam rūp Latvijas skaistums, Latvijas mīlestība, jo bez tās nevar izdzīvot neviena valsts. Kam rūp, kam mūsu mājas būtu tās, kas mūs vienmēr aicina atgriezties, atnākt un nekur nav tik labi kā mājās. Ja runā par Alūksni, tad man jāsaka, skatoties uz jums visiem, brīnišķīgi, fantastiski un skaisti. Lai jums vienmēr izdodas organizēt visus pasākumus, kā izdevās šīs puķu dienas. Un man liekas, ka jūs esat pelnījuši, lai jums pateiktu paldies. Un, ja runā tad par ko mēs esam ieraudzījuši, tad mēs esam ieraudzījuši ļoti skaistu šo jūsu pilsētu, jūsu ļaudis, cilvēks, kas šeit dzīvo, kas veido, es teikšu, Alūksnes novada likteni un nākotni. Ja jūs esat padarījuši mūs arī bagātākus un laimīgākus. Paldies jums! Un mūsu pateicības
Materiālā puse būs tas, ka, ja jūs zinat, Dobele ir Ceriņu galvaspilsēta, un mēs jums dāvinam Ceriņas tādu pašvaldībai, lai izvēlas vietu, kur iestādīt. Varat organizēt konkursu, kā un mums ir 3 dāvanas, 3 labas lietas, tātad ir otra ir Dobele ir arī sveču, tāda liela ražošanas pilsēta, tā kā mēs dāvinām sveču komplektu, kas atgādinās to, ka svecei ir tāda īpatnē lieta, ka viņu sadegot rada gan gaisu, gan siltu. Par šo siltu un gaišu mēs esam sajutuši šeit pie jums. Paldies! Un trešā dāvana ir grāmata par Dobeles novadu, lai zina, uz kurien nākošgad braukt arī alūksniešiem. Lūdzu, domēju, kas ir grāmata. Tātad es jūs pārsteigšu varbūt dažus. Sanita, kas šeit stāv priekšā to skaisto kleidu, ir no Dobeles. Un mēs viņai gribam uzdāvināt arī grāmatu par Dobeles novadu, lai viņi zina, kur ir nākus uz Alūksni. Mēs gribam pateikt paldies idejas autorei Gundegai Dinārai, sakarā to, ka ir dzimšanas diena šodien ir. Un sveikt dzimšdienā. Grāmata mums vēl vien ir Aivaram Irbe, jo viņš bija tas, kas atbrauc uz Dobeles novadu domu, teica, ka vajag tos pusvērus, lai gan zvanīja arī citi. Kur ir Aivars? Paldies, sirsnīgs paldies alūksniešiem. Tā kā Alūksnē bija šogad, tā nekad nekur nav vēl bijis. Un izbaudiet vēl to auru, kas ir šeit Alūksnē. Kaut tad arī laiciņš piemācies nedaudz, bet ir silts, patīkams. Dieviņš mums bija pretī nākoši. Tā kā jaunpiebalgā ķencis lūdza par lietus, lai nelīst. Tā jaunpiebaldzieši ir lūguši visus labos garus, lai šodien ir tāda jauka, sirsnīga diena. Un paldies, un jums visiem labu veselību turpākajos gados un tiksimies atkal citu reizi. Alūksnē, lai viss paliek tā patīkami un par to datumu vai dienā vai mēnesi, kurā mēs, man jāsaka tas, tad es teikšu tā, ka varbūt tā izdarīsim, ka paskatīsimies, kāds ir rudens. Un tad mēs pateiksim, vai tas būs jūlija, tāds aptuveni šis beigas kā tagad, vai no augusta pats sākums, bet drīzāk, ka būs jūlija beigas, tā kā, pēdējā datuma. Par datumiem mēs paziņosim, tā kā laipni aicināti uz Dobeli 2016. gada, kuras draugu svētkos, laipni aicināti, un mēs jūs ļoti, ļoti gaidīsim. Paldies! Vai es tā pareizi sapratu, ka uz Dobeli mēs varam braukt sākot no jūlija beigām līdz pat augusta sākumam, ja? Nepareizi sapratu, var braukt no maija jau beigām, kad ceriņi sāk ziedēt. Protams, arī ķirši zied maija sākumā, tā ka braukt uz Dobeli var jebkād. Arī šodien, rīt un parīt. Tā ka laipni aicinu tikai brīdi braukt uz Dobeli. Nav tā, bet par svētkiem tas ir cits. Paldies, mēs noteikti brauksim uz Dobeli un paldies jums, jūs esat ļoti skaista pilsēta un mēs nešaubamies, ka nākamie svētki būs vēl labāki, jo tas ir tāpat kā olimpiādē. Katra olimpiāda ir aizvien labāka un arī puķu draugu svētkiem notiek tāpat. Paldies jums un tiekamies Dobelē! Paldies darba grupai! Paldies jums visiem vēlreiz ar aplausiem, Gidi darba grupa!
Lūdzu. Nu, jūs varat atpūsties. Jā, mēs esam lepni ar daudzām lietām Alūksnē, un kā rikteni malēnieši mēs arī mākam palielīties ar tām lietām, kas mums ir. Un viena no mūsu Alūksnes vērtībām nenoliedzami ir Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas pūtēja orķestrs. Nu, lepojamies mēs ar viņiem, jo viņi mums ir paši labākie. Un mēs gribējām šodien jums visiem arī viņus parādīt, jo viņu defilē programmas ir ļoti, ļoti skaistas un baudāmas. Vārds viņiem! Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas pūtēja orķestras defilē programmas vadītāja Ilze Līviņa.